Ja Armēns kaut kur brauc, to viņiem sako. Poņo? Ja kas būšu iecirkt? Nē, bet tu nešķiet tavu mašīnu, tu nekā vārā. Veidot aktieru ansambli, pašam liekas interesanti, ka viņš veidojas tādā intuitīvā veidā. Un mans salīdzinājums, ko es vienmēr stāstu, ir šis te floristikas salīdzinājums. Protams, es no ziediem un floristikas neko nesaprotu, bet ja es iedomājos tā, ka ja veidojot puķu pušķes, visgrūtākais izvēlēties pirmo ziedu. Tad, kad es to pirmo ziedu izvēlos, tad to klāt, ko es lieku, tas ir drusku vienkāršāk. Tad, kad es jau lieku sesto elementu klāt šajā pušķī, ir jau sajūta, ka šis pušķis jau pats diktē, kas tur jāliek ir klāt. Un līdzīgā veidā bija tāda situācija, ka es braucu autobusā un es redzu cilvēku, kurus pilnīgi uz viņu skatos un sajūtu, ka viņš ir no mūsu filmas, jo ir tāds sajūta, ka ne jau vairs es izvēlos, kāds būs nākamais aktieris, bet jau pat filma, pat šī buķeta, pat šis aktieru ansamblis jau diktē, kas tad ir šeit vēl nepieciešams klāt. Un tā bija tāda interesanta un patīkama sajūta, ka arī ne tikai, ka es kaut ko diktēju, bet arī es eju līdz šim stāstam un šīm izvēlēm. Tumžilais, tas ir policijas formas, tā ir krāsa, tā ir evaņģēlijs, tas ir tā ir prieka vēsts, ja prieka dziesma. Un kā tam vajadzētu būt, kad policists, tad, kad tu esi nonācis nelēmē, tu sauc palīgā policiju, un tev vajadzētu būt prieka vēstī, kad ierodās policists. Bet no dažādiem stāstiem par to, kā ir bijis 90. man radusies tāds sajūta, ka tajā laikā nevienmēr policists ierašanās ir labā vēsts. Un līdz ar to, jā, Tumžilais evaņģēlijs ir mana ironiska piezīme par šī policista sūtību. Man filmas centrālā tēma ir jauna cilvēka morālā stāja. Tas, kas man visvairāk interesē, ir tas, cik ļoti mēs paši savām noteiktām robežām kāpjam pāri, cik mēs paši reizē esam akli uz savu principu pārkāpšanu, tāpšā laikā, cik mēs stingri skatāmies uz to, ko citi dara savā dvēselē. Kā man kādreiz teica scenārija pasniedzēja, ka tavs stāsts ir tik stiprs, cik labi ir akmeņi, ko tu svieti pa savu galveno varoni. Ar to likās, ka kur vēl labāk pārbaudīt tādu cilvēku morālo noturību, kā ieliekot viņu 90. gados, kas ir mūsu pašu mežonīgie rietumi. Skursten, davai braucam! Zajebaļi jau, nekur es nebraukšu, es jau visu maiņu braukāju. Bet bez manis iztiks. Princis atradies, bļaļ. Domā, citiem nav zajebala braukāt riņķī. Ahujel, bļaļ. Nu, un te mēs esam nonākuši līdz lamvārdiem organiski par to, ka ļoti daudziem arī grūti skatīties arī mūsu iepriekšo filmu, varbūt ar šo, tāpēc, ka ļoti daudz lamvārdu. Mūsu brīnišķīgā lokācija menedžera Amanda Rēvalde pateica tādu izcilu frāzi, ka mēs nedrīkstam kropļot valodu no 90. gadu sarunu valodas, izņemot ārā lamu vārdus. Nu, tā arī ir, ka daudzi, kas tajā laikā bija šajā iekšlietu sistēmā, teica, ka tā valodiņa ir bijusi daudz skarbāka, blīvāka, rupjāka, nekā mēs tajā filmā esam attēlojuši. Ļoti interesanti ir klausīties, ka citi saka, ka filmā ir atvērts beigas, un citiem ir pilnīgi skaidrs, kas notiek galveno varoni. Lai gan scenāriju rakstot, man ir kaut kāda sajūta par to, kas tad tieši notika. Mans redzējums ir tāds, ka mēs uztaisījām filmu, mēs viņu palaižam ārā, un tur mūsu stāsts beidzās. Un tajā brīdī ir slieksnis, kuram mēs nekāpjam pāri. Stāsts nonāk skatītāja rokās, un skatītājs, kā viņš to interpretē, tā tas arī ir. Viņam ir taisnība, ja viņš saka, ka skulta paliek tāds vai tāds, vai visiem neatbildētiem jautājumiem, tas ir skatītāja rokās, un skatītāja prāts pasaka, kā tas bija. Jo mēs pirms varam teikt, nē, tā nebija, bet skatītājs, ko redz, viņam ir šīs tiesības, un tas ir viņa rokās, tas pieder filmas patiesās beigas pieder skatītājiem. Viņš pasaka, kā tad tur ir.